Tīklā TTT leģendas dzimšana. Filma stāsta par pirmo sieviešu basketbola komandu, kas 50. iedvesmo visu Latviju. Aktieri, saņēmuši scenāriju, pēta savas lomas. Kā padomijā piepildīt savus sapņus, pielāgoties, bet nepadoties. Gadiem glabāti noslēpumi. Kā piemuļķot PSRS. Te ir arhīvā saglabāts karoks no 57. gada, ko cilvēks, riskējot ar visu, pašā Rīgas centrā, radio turnī vecajā, uzvilka vienkārši, lai atgādinātu par to, ka Latvijas karogu. PSRS laikā, padomāt, no izsūtīšanām nav nemaz tik daudz gadu pagājuši, ļoti labi zinot, ar ko viņš riskē. Un tad dīvaini sajūta īstenībā. Un tam cilvēkam, kas viņu vilka augšā, cerība, ticība, spītība. Kāpēc tev, man liekas, ir ļoti svarīgi par šo visu uzzināt, ir tāds stereotips, ka visi tajā laikā ir tādi pārbijušies. Un kas, man liekas, būtu ļoti vērtīgi, ja tu satiec cilvēkus, kuriem arī nebija bailes. Un viņus satiekot, man liekas, tas palīdzēs sajust to Karāmiševu, kurš ir, ko visi saka, gudrs, inteliģents, bet vienlaicīgi nesalaužams. Kas notiktu, ja uz sliktas mašīnas uzliktu vēl sliktu braucēju? Padomijai tad nebūtu pilnīgi nekāda noieta tirgus ārvalstīs. Tā spriež Aleksandrs Karāmiševs. Tas bija 1957. gada 15. māja rītā. Pulkstens 3:15 Miličs konstatēja, ka šajā radioturnī nav vairs padomju Latvijas karogs, bet ir tā saucamās buržuāziskās Latvijas karogs. Šo karogu pacēla jauns Latvenergo elektromontieris Alberts Petrovs. Krimināla lietas materiāli liecina, ka viņš bija ļoti pretpadomiski noskaņots. Cilvēki, kas bija jauni, kas nebija piedzīvojuši paši apzinātā vecumā visas otrā pasaules kara šausmas, tūlītējās pēckara gadu represijas, viņi tā nebaidījās no vāras. Viņi sāka domāt par to, ka sabiedrībā īsti nav viss tā, kā stāsta mums. Viņam apkārt bija sēta. Šeit bija sēta apkārt. Šeit apkārt bija sēta. Re, kur vēl es palikuši mazie. Jā, tiešām. Te ir. Bet ar milzīgu riska devu, ka te pat ir milzīga sēka. Tieši tā. Cik metri no torņa? Pavisam. Un viņš uzdrīkstējās līst augšā, taču no jebkura loga viņu varēja redzēt. Bet par to pašu nakti ir kaut kas zināms, kaut kādi fakti, kā viņu noķēra, nenoķēra. Jā, noķeršana tur arī ir vesels stāsts. Šī krimināla lieta VDK darbībā bija viena no vissmagākām krimināla lietām. Tad neatklāja šo lietu, ja? Viņu neatklāja, jo Alberts aizgāja bojā. Viņš 57. gada 14. jūlijā, peldot pāri Lielupei pretī Asariem, noslīka. Kā jūs domājat, viņam kāds nav palīdzējis noslīgt? Es domāju, ka nē, jo jebkurā gadījumā VDK galīgi nebūtu nekādas intereses nogalināt Petrovu. Viņiem interesēja viņš dzīves, jo viņus interesēja līdzzinātāji. Visticamāk, viņu atklāja aģentūras darba rezultātā, kāds bija izpļāpājies par viņa līdzzinātājiem Nikolais Vēļa un Laimons Radziņš. Tad divi tika apcietināti un Laimonu Radziņu arī notiesāja. Jā, halā. Labvakar. Labvakar. Kā jums toreiz vispār tāda doma radās, tāda milzīga uzdrīkstēšanās kaut ko tādu vispār izdarīt, no kurienes jūs smēlāties iedvesmu un drosmi, lai ko tādu paveiktu? Mana iedvesma neko neatšķirās no tās iedvesmas, kāda bija visai nacionālajai pretošanās kustībai Latvijā. Es sapratu, ka es būtu tā kā spējīgs kaut ko tādu izdarīt, un tad, ja jau tas Dieva pirms norāda uz mani, tad ir, ja spēks ir un apņemšanās ir, tad ir jādara.
Un man visu laiku interesē, kā tā nakts taču bija augsta. Es saprotu, ka tur visas tās dzelža konstrukcijas bija apladojušas. Tā taču bija, vai ne? Ka tik liela sala varēja sākt plīt lietus. Tas bija pats negaidītākais, pats grūtākais, pats smagākais. Un tad, kad es biju augšā jau, pats es nedomāju, ka es palikšu dzīves. Bet, izdevās man tomēr lejā tikt, bet, tur jau no manas nekāds pretošanās cilvēks vairs nebija tur. Viņas pārtīja, kā paši gribēja, un man būtībā bija vienalga jau tad. Tajā laikā viss bija pareizi. Reti, kurš to vispār varēja iedomāties, pat pieļaut domās, bet jūs ne tikai izdomājāt, jūs arī to izdarījāt. Karogam Rīgas radiotorni ir likuši plīvot Alberts Petrovs, Bruno Javojšs, Pēterbaznīcas Smailē to izskar Žanis Filipovičs, Valmieras Priedē Gundaps Putniņš, bet Daugavpilī vairākus gadus nenotverams ir Jānis Rasnačs. Spilgti individuālisti un domu biedru grupas, Talsu vidusskolnieki Trēlīps Štulbergs Zaķis un Salacgrīvas skolēnu grupa Dzirksteli. Māra Buliņa vadībā izskar karogus un izplata pretpadomju skrējlapas. Valdemārs atbrauc iedot to karogu, viņš izdomā kaut kur uzvelc viņu. Es aizgāju to karogu, uzreiz lai baznīcas tonē, un pat repītē tur uzkāp augšā, skatos, tur stāv krustojumā pie baznīcas, viņiem toreiz bija Moskviči, un kādi 3 miliči. Un galvenais, man bija vēl kārtas tāda līdz jau sagatavot, ne tikai tas karogs vien. Un tā, ka es redzēju, ka viņi tur visi ir pilsētā, ka neko nevar izdarīt, tad es nācu apakaļ, to kārtu iemet pār tiltiņu tai upītē un nācu apakaļ, un diez kāda labā duša nebija. Un beigās, kad nāc gatavo stadionu, tad es iedomājos, bet tur taču arī tā kārts, tur varētu uzvilkt. Kā jūs tās pēdas nodzēsāt? Un no tās... Es nevienam nestāstīju. Mēs dinām pa to tumsu. Tā saka, tā blēdas aizgāja pa tumsu. Tur jau bija visi iela prātināta. Tur jau tas te Strāma vēl, ka bija izmeklētājs, viņš bija atkal ziņojis uz Rīgu, kad nevar atrast, un kad nav neviens redzējis un neko tur, lai to kriminālu lietu izbeidz. Bet no tās Rīgas atkal atnāks apakaļ pavēlu, kad jāturpina un jāmeklē. Bet es tāds bišķi gandarījums ir, jā. Forši, vai ne? Apčakarē. Jā. Sistēmu. Tajā laikā tad jau tas tā viss ir iekšā un tāds entuziasms un uzrāviens. Tad tev nedomā, kas par to būs. Tik ies un darīt un tāds azarts ir. Bet tas ir, jā, tas. Uzreiz var atpazīt, jā? Bet šis ir tas, kurš bija augšā. Jā, šitas ir tas, kas bija, ko es uzvilku, jā. Jā, es esmu muzejam, lai viņi glabā. Re, kur ir. Kaut pastalās, bet brīvā Latvijā. Tas ir mūsu plakāts. Tas jūsu plakāts? Tas ir mūsu. Jūsu vārdi. Viņi izdomāja. Jūs to izdomājāt? Mēs te sēdējām un domājām, ka... Šo slaveno teicienu? Jā. Jā, mēs te sēdējām un domājām, kā rakstīt. Kaut vadmalu biksēs vai kaut ko til, tad beigās palikām pie tām pastalām. Man tās pastals bija. Jāteikt pašam galā, tā kā pirms cik gadiem sanāk? 37, pašiem jādzied.
Šie vīri, man liekas, ir pelnījuši piemiņas plāksni. Neapšaubām, un pirmām kārtām jau Alberts Petrovs ir pelnījis šādu Varbūt būs tur? piemiņas plāksni. Nu, varbūt. Dažādas pretpadomju publiskas akcijas okupācijas gados notiek samērā bieži. No 1956. līdz 1959. gadam vien par pretpadomju propagandu un aģitāciju ierosināta 141 krimināllieta. Un kur nu vēl tie gadījumi, kas čekas dokumentos nav pat piefiksēti. Šajā filmā es atveidoju Aleksandru Karamiševu, Latvijas ralliestu, Dzidras Karamiševas vīru. Un izejot tagad šo ceļu, kad es esmu iepazinies gan ar Bruno Javoišu, gan ar Visvaldi Valmierā, ko es noteikti varu paņemt no viņiem, tā ir tā viņu pretošanās, viņu ticība tam, ka agri vai vēlu mēs būsim brīvi un mēs nepadosimies ne pie kādiem apstākļiem. Un man liekas, tas arī ļoti precīzi parāda tieši mana tēla Aleksandra Karamiševa domāšana, kad viņš arī dažādos apstākļos ir izvēlējies savu veidu, kā pretoties, gan ar ironiju, gan ar zināmu smaidu pret to visu, kas notiek. Un es mēģināšu to visu savienot, lai maksimāli tuvu nonāktu pie Aleksandra tieši viņa personības būtības. Stundas neviena nav ilga. Ja tā jau vispār bērnībā.